Arī jābūt, jā. Labdien, cienījamie konferences dalībnieki. Es saprotu, mani pieminēja reliģijas sakarā. Ja? Mārtiņš pieminēja, kad es izstāstīšu, ko tā pielūgsme tur uz PPP projektiem nozīmē. Un jāsaka tā, nākot šurp un savā laikā piekrītot, jo šī sanāksme jau tika organizēta konference jau diezgan sen, es teicu, jā, būšu. Un tad es sāku domāt, bet ko jaunu es šodien pastāstīšu. Un tad mazliet tāds diskomforts radās, jo ir vienmēr svarīgi saprast, ko. Kaut ko jau es pastāstīšu, jā. Bet man tāds gribētu mazu aptauju veikt. Paciet rokas, kurš piedalījās pirms 2 gadiem šajā konferencē. Aha, apmēram puse var teikt, ja, otra puse nē. Es kādreiz universitātē mācīju, tāpēc varbūt, zinām, atkārtošanās arī varbūt ir laba lieta, jo daži slaidi man būs līdzīgi tam, ko es stāstīju pagājušo reizi. Bet tātad pirms 2 gadiem, kad es uzstājos, un tagad salīdzinot, kas ir noticis, ķekavs apveceļš, un doma, ka tos PPP projektus tad vajadzētu tagad attīstīt tālāk, vairāk, un arī attiecināt to ne tikai tādus lielus megaprojektus kā ķekava, bet arī pašvaldību projektus. To es gribētu tā apmēram, ja es domāju pirms 2 gadiem, kad es šeit biju, tad Mārtiņš tā teikt aicināja par pašvaldībām runāt. Man liekas, par tiem 2 gadiem tā vilkme ir aizgājusi. Un tad, teiksim, no Finanšu ministrijas skata punkta, jo mūsu departaments ir iesaistīts tajā daļā, ka mums vajag novērtēt, kā šie potenciālie projekti ietekmēs budžetu, tad tas varbūt ir tie elementi, kam es mēģināšu šodien pieskarties vairāk. Bet varbūt par to atkārtošanu mazliet tā. Šo bildīti es rādīju pagājušajā reizē, un man viņi tik labi patīk, tāpēc, ka viņi iezīmē galvenās darbojošās personas PPP projektos, vismaz tajā interpretācijā, kādā es to redzu. Un, protams, mums ir 2 elipses, mums ir publiskais partneris un privātais partneris. Publiskais partneris varbūt vai pati valsts iestāde, vai arī tās kapitāla sabiedrība, un privātais partneris manā lasījumā varbūt, kā es kādreiz pats domāju, tāds īsts partneris, vai arī tāds mazlietiņ kvazi īsts, kas saucas Special Purpose Vehicle, kas tiek speciāli izveidots vienam projektam, un kuram tad savukārt ir tie īpašnieki, kas ir ārvalstu bieži vien, kā, piemēram, ķekavas gadījumā investīciju fonds, kurā, teiksim, spāņu vai kādi pensionāri grib ieguldīt naudu ar domu gūt pēc tam lielākus ienākumus, kuri specializējas lielās investīcijās, bet kuri arī sagaida ne tikai šo te atdevi, bet tā atdeve tad ir arī proporcionāla relatīvi augstam riskam. Un šie īpašnieki, protams, tajā Special Purpose Vehicle iegulda savus resursus. Man kādreiz likās, tie arī ir vienīgie, bet izrādās, ka tas pat nav tas lielākais daļa. Tā otra lielākā, un bultiņi tur ir treknāk, ir aizdevumi, ko dod banka. Un tad starp to privāto partneri, ja vienu elipsi un publisko partneru otru elipsi, tiek noslēgts PPP līgums, kurā, piemēram, privātais apņemas uzbūvēt un entos gadus uzturēt labā kārtībā un pēc tam atgriezt publiskajam partnerim atjaunotu aktīvu, un savukārt publiskais partneris, lasām valsts budžets, veic regulārus maksājumus pēc tam, kad tas projekts ir pabeigts, tātad tos entos gadus. Lūk, un tas aktīvs, tātad, tas ir tas, kas tiek uzbūvēts, pēc tam tālāk apsaimniekots un pēc kaut kādiem entajiem gadiem atdots publiskajam partnerim labā stāvoklī. Un tad nāk tas, ko varbūt šoreiz es gribētu varbūt vairāk
pakavēties, jo, man liekas, tas atbilst šī mirkļa situācijai. Mums vajadzētu, ja mēs gribam tagad veikt uzrāvienu un teikt, PPP projekti ir mūsu nākotne, mums vajadzētu mazliet reflektēt, ar ko tad tie, teiksim, atšķirās no klasiskajiem investīciju projektiem. Un, ja pagājušo reizi pirms 2 gadiem es teiktu, tāpēc, ka viņi ir ārpus bilances. Un tātad no Finanšu ministrijas skata punkta tas ir, es gribētu teikt, galvenais kritērijs, jo tādā gadījumā viņš savādāk ietekmē deficītu, jeb citiem vārdiem sakot, PPP projektu virzienā skati pagriežas tad, kad kāds nāk un grib kaut ko būvēt un prasa valsts budžeta naudu, un Finanšu ministrija saka, bet naudas nav. Un tad domā, varbūt mēs varētu PPP projektu. Un tad tas kaut kā izrādās tomēr ir risinājums tad, kad naudas nav. Lūk, bet tas viss fokusējas uz to, lai tas projekts atrastos, tā teikt, ārpus bilances. Un ja Mārtiņš, kā es saprotu, pieminēja reliģiju, ko es pielūdzu, tad iespējams tā reliģija ir, kad šiem projektiem jābūt tajā taisnstūrītī kreisajā pusē, nevis taisnstūrītim labajā pusē. Jo manā skatījumā tāds īsts PPP projekts ir tikai tad, ja viņš ir tajā taisnstūrītī kreisajā pusē, respektīvi viņš ir ārpus bilances. Bet mēs jau varam nosaukt, un tā iepriekšējā schēma var būt perfekti tieši tāda paša, arī tad, ja tas projekts iekrīt taisnstūrītī labajā pusē, proti viņš ir vispārējā bilancē esošs PPP projekts. Tad viņam no tāda ietekmes uz budžeta deficīta nebūtu liela atšķirība no klasiska investīcija projekta. Proti, tā elipsīte labajā pusē abām gan tam taisnstūrītim augšā, gan to, kas ir pa kreisi no tās elipses, pasaka vienu un to pašu, ka ietekme uz bilanci ir būvniecības laikā. Respektīvi, ja mēs 3 miljonus gribam būvēt kaut ko pa 3 miljoniem, es nerunāju par uzturēšanu, viss tālāk, bet ir būvniecība. Pa 100 miljoniem būvēt 3 gados, tad būtībā uz budžeta tas izmaksā katrā gadā 1/3 no šīs summas. Savukārt, ja tas projekts ir manā lasījumā īsts PPP projekts, un atrodas ārpus bilances, tad ietekme uz bilanci ir tikai eksploatācijas laikā. Un tad ir tas triks, kad ja naudas budžetā nav, neatrodas 3 gados 100 miljoni, bet tomēr to projektu grib būvēt, tad ir ļoti svarīgi, lai viņš būtu ārpus bilancē. Kaut gan viņš varētu arī, pretēji mūsu gaidām būt bilancē, kaut arī man iepriekšējā bildīte perfekti paliktu precīzi tāda paša, un no pirmā acu uzmetiena tas liktos kā ļoti skaists projekts. Un tad, ja reiz, un tā ir jauna lieta, ko mēs arī ar Mārtiņu esam mazliet apsprieduši, kurš viņš man saka par to reliģiju, ka es tikai gribu ārpus bilances, bet mēs varētu hipotētiski pavaicāt, ja naudas būtu, un es atvainojos, ja naudas būtu, un mums būtu jāizvēlas, vai tādā gadījumā mēs ietu pēc klasiska investīciju projekta, vai tomēr gribētu kaut kādu iemeslu dēļ to PPP projektu. Šis nav jautājums par ārpus bilanci un šo triku, ja naudas nav, tad mēs tā teikt pārliekam ietekmi. Bet, ja būtu, vienkārši paskatītos uz diviem. Tātad ietekme uz bilanci, kurā gadījumā ir būvniecības laikā. Bet ar ko tomēr viņi varētu, tas viens būtu labāks par otru. Un tad mēs nonākam pie to, ka savukārt, vai arī viņi ir ārpus bilances vai bilancē, bet PPP projektiem uzreiz ir dažas aizdomas. Pirmkārt, tie ir dārgāki. Un es pieliku šeit jautājumu zīmi, jo par to varētu būt diskusija. Jo daži varētu piekrist, citi teikt, nav tā. Otrs, tie ir sarežģītāki. Un te es jautājumu zīmi neliku.
Viņi patiešām ir sarežģītāki. Un trešais, varbūt viņi ir kvalitatīvāki. Atcerēsimies, ka Ķekavas apveceļš, man liekas, ir pirmais šāds investīcija projekts, kas tika uzbūvēts precīzi laikā. Es neticēju. Tas varbūt nav, bet tas ir tikai mums jau nav ilga pieredze, bet tāpēc jautājuma zīme šeit uzliku. Bet mēs varam reflektēt par to. Un pat ja viņi nav ārpus bilances, bet ir bilancē, respektīvi, ja mums nauda ir, tad izvēloties starp klasisku investīciju projektu vai PPP, mums būtu jautājumu, vai mēs esam gatavi, bet tur ir jautājuma zīme, iet par PPP un maksāt dārgāk, vai mēs to gribam darīt un uzņemties augstus riskus, vadīt sarežģītāku procesu, un vai mēs to gribam darīt, būtami gatavi iegūt labāku, kvalitatīvāku aktīvu. Un tad es gribētu mazliet pieskarties tam dārgākam, kāpēc tur ir jautājuma zīme. Viena lieta, kas ir pilnīgi skaidra, un atceramies to bildīt iepriekš, ka tas special purpose vehicle, tie īpašnieki, tie spāņu pensionāri, grib lielāku atdevi no saviem ieguldījumiem. Kurš par to maksās? Valsts budžets. Tā banka, kas dod aizdevumu, jau to nedod pa velti. Un dot vienam special purpose vehicle aizdevumu varētu būt no bankas skata punkta riskantāk, kas nozīmē augstākus procentus nekā aizdot valstī. Ja mēs tikai no deficīta finansētu klasisku investīciju projektu, valsts kasa varētu aizņemties pa lētāku naudu. Respektīvi, peļņas marža un tas aizdevums, kas ir no bankas, kur procentu likums ir augstāk, es viņu tādu neizrakstīšu šeit specifiski, liek man to bultiņu uztaisīt sarkanu, jo viņi ir pietiekami skaidra un vērst uz augšu. Tās ir izmaksas, kas PPP projektam ir lielākas par klasisku investīciju projektu. Otra lieta, ka ja mēs tā brutāli, bet tas ir brutāli, un es domāju, pirmais eksperts sapratīs. Ja jūs paņemsiet maksājums 50 gadu un vienkārši sarakstīsiet viņus kopā, naudas plūsmu, un tad paskatīsieties, cik tas projekts būtu izmaksājis, ja viņi uzbūvētu 3 gadu laikā, ka tas sanāk dārgāk. Bet tas nedrīkst mulsināt, jo normāli projektiem vajag rēķināt nākotnes to naudas plūsmu tagadnes vērtībā, respektīvi diskontēt. Un tādu triku, jo naudu, ko mēs no budžeta samaksāsim, teiksim, pēc 20 gadiem, tai būs cita vērtība nekā šodien. Tāpēc šī bultiņa ir pelēka, jo to mēs varam, to diskontēšanu atfiltrēt nost. Tad jautājums ir par riskiem. Mums varētu teikt tā, ja mēs būvējam klasisku investīciju projektu, sagadījās, kad mēs budžetā ieplānojam vienu summu, pēc tam izrādījās, kad ir patiesībā dārgāk. Attiecīgā ministrija nāks uz ministru kabinetu ar info ziņojumu, visi pavaidēs, bet samaksās vairāk. Sākumā ciparos tas neparādījās. Publisko-privātās partnerības projektā privātais uzņem šo risku. Es nerunāju par īpaši inflācijas gadījumiem, kur var koriģēt, bet principā riski šajā gadījumā, tajā PPP projektā, ja tu to cipariņu esi vienojies, kas tev līgumā, tad, ja arī tev dzīvē kaut kas mainās, riski ir tā privātā pusē. Tāpēc, ja mēs tā salīdzinām tos divus ciparus, mums arī vajadzētu valsts pusē izsvērt, vai visi patiešām riski jau no paša sākuma ir ierakstīti. Man jāsaka, līdzinējā pieredze rāda, ka investīcija projekti kaut kā mēdz sadārdzināties. Bet, teiksim, tie riski, viņi, protams, maksā, tāpēc tur tā bultiņa ir uz augšu, bet pelēk es viņu iekrāsoju, tāpēc, ka ja mēs arī valsts pusē jau pašā sākumā tos riskus pareizi ieliktu, tad līdzīgi kā tā diskontētā, tur tad varētu tas būt nost. Tā kā tās bultiņas ir pelēkas, un tad nāk efektīvāka vadība, respektīvi, vai pa to pašu naudu privātais tomēr kaut kā efektīvāk spēja izdarīt un panākt to, teiksim, vai es otrā gribētu teikt, to pašu aktīvu
viņš varbūt var uzbūvēt lētāk, jo ir mazāka neefektivitāte. Valsts kaut kā mēdz būt nepārāk labs saimnieks bieži vien, un tāpēc to pašu izdarot, kaut kā tie procesi sarežģīti, plānošana varbūt ir smagnējāk un viss, un tur varbūt, teiksim, tās izmaksas varētu privātiem būt mazāk. Tā kā, ja mēs noņemam pelēkās bultiņas, kas būtībā, ja pareizi plānot, es gribētu teikt, viņu svaru kausiem tad nostājas vienādi. Tad man paliek sarkaņais peļņas marža un savukārt lētākums pie efektīvākas vadības. No tā visa, ko es pateicu, es nevaru šeit viennozīmīgi izdarīt secinājumu, ka tas PPP ir lētāks, salīdzinot ar investīciju vai otrādi dārgāks. Bet es norādīju uz tiem elementiem, kuri slēdzot līgumu un analizējot, kur tad vajag daudz precīzāk pievērst uzmanību. Tad lūk, ja šeit pievēršot uzmanību, mēs secinām, ka tas projekts nav dārgāks, ja viņu taisa PPP, bet ja mēs pareizi iekalkulējam visas nākotnes riskus un attiecīgās izmaksas. Tad varbūt ar šo argumentu mēs varētu gatavi uzņemties arī vadīt sarežģītāku projektu un iespējams, mēs viņu iegūtu laikā, nevis tad, kad reāli dzīvē. Tas sanāk, tā kā šis kvalitatīvāks aspekts varētu būt, bet to es te neesmu izvērsis, bet es tur arī esmu uzlicis jautājumu zīmi, jo a priori pateikt, ka valsts, protams, ir sliktāks saimnieks, protams, ka viņi uzbūvēs daudz sliktāk, arī. Un ja mēs domājam par nākotni, tad, principā, vai šeit arī nevajadzētu to uzstādījumu veikt tādu, kad arī, ja to būvē valsts tiešā veidā, teorētiski visām šīm nebūšanām būtu, viņas jānovērš. Un tāpēc, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, vai mums būtu pareizi a priori prezumēt un pieņemt pēc definīcijas, ka valsts, protams, ir slikts saimnieks un tāpēc PPP ir labāks. Pat ja, teiksim, mēs atzīstam, ka dzīvē, ko mēs redzam pašlaik, bieži vien tur tie šķēršļi ir lielāki. Lūk, tas par šo bildīti. Tad, atgriežoties pie tā, teiksim, viss, ko es tagad meditēju, viņš gan attiecās uz to, vai tas projekts ir ārpus bilances vai bilancē. Un bieži vien mēs varētu pateikt, labi, viņš varbūt arī ir mazliet dārgāks, bet pēc būtības dārgāks. Bet tā kā mums tagad naudas nav, tad ilgtermiņā mēs to ārpus bilances aspektu, mums viņš ir tik svarīgs, ja mēs esam akceptēt arī iet uz dārgāku projektu. Savukārt, ja viņš ir bilancē, tad es gribētu teikt, ka tur vajadzētu tad izsvērt, un ja mēs konstatējam, ka viņš patiešām ir dārgāks, es domāju, ka tad varētu vismaz valsts kontrole vēlāk pavaicāt, kāpēc jūs izvēlējāties tādu. Tā kā tas kritērijs, manuprāt, kļūst ļoti svarīgs, ja viņš paliek bilancē. Tad lūk, tātad atgriežamies, un šī bildīte nav gluži tāda kā pirms 2 gadiem, bet saturs ir līdzīgs. Tātad, kur ir tas āķis par tām 2 taisnstūrīšiem, ārpus bilances vai bilance? Es teicu, ka tas pirmais bildīte perfekti var būt viena un tā pati. Ja? Mēs varam visus šajā lugā darbojošās personas, viņas var būt precīzi tādas pašas, jūs pat atšķirību nepamanīsiet. Atšķirība parādās jautājumā, kurš uzņemas galvenos riskus. Tātad, ja tas aktīvs tiek klasificēts privātā partnera īpašumā, es domāju šeit ekonomisko, ķekavas apvecējuši no sākuma jau bija valsts īpašumā juridiski. Bet tas, kas ir svarīgi, vai viņš ir bilancē vai ārpus ekonomiski. Un ja viņš ir tā teikt, viņu apsaimnieko gan būvē, gan apsaimnieko, un viņu statistika klasificē kā privātā partnera īpašumu, bet man jāsteidz priekšā, tas ir tad, ja viņš arī riskē uzņemas visus riskus ar to. Tad ietekme uz budžetu un parādu tiek izlīdzināta līguma darbības periodā caur regulāriem maksājumiem. Savukārt, ja aktīvs ir piederīgs publiskajam partnerim, ietekme uz budžetu un parādu pilnā apjomā rodas aktīvu iegūšanas, būvniecības vai atjaunošanas posmā.
Un tad atšķir, kurš tad ir no tiem diviem, respektīvi taisns stūrīts pa kreisi vai taisns stūrīts pa labi. Tātad aktīvi var tikt uzskaitīti par piederīgiem privātajiem partneriem, ja pastāv pārliecinoši pierādījumi, ka privātais partneris uzņemas absolūti lielāko daļu risku un, protams, gūst absolūti lielāko daļu no ieguvumiem. Lai novērtētu risku un ieguvumu sadali starp partneriem, tiek analizēts būvniecības risks, pieejamības risks, pieprasījumi un dažādi citi ietekmējoši faktori, kā valdības finansēšanas modelis, garantijas, ja tādas kaut kur tiek sniegtas pirmstermiņa līguma pārtraukšanas nosacījumi, force majeure nosacījumi un tā tālāk. Un tas viss patiesībā ir vesela pasaule, vesels kosmos. Principā to lēmumu, tas arbitrs ir Eiropas statistikas pārvalde. Un viņa kopā ar Eiropas investīcijas banku ir izdevusi vadlīnijas, kas ir biezs dokuments, bet tā visa spēle jau ir tāda. Jūs jau varat uztaisīt tādu līgumu, kur jūs būtu drošā situācijā kā publiskais partneris. Protams, jūs pasakat, es vispār nekādus riskus neuzņemos. Noslēdzam līgumu, un viss, kas tur tālāk var notikt, ir privātajam personai. Tad jau būtu vienkārši, bet tikai viena niansīte. Riski maksā naudu. Un ja privātais uzņemas visus riskus, tad viņš arī to cenu uzliks tādu, ka mēs redzēsim, ka tas projekts ir dārgāks. Tāpēc sākas spēle ar riskiem. Cik daudz tas privātais uzņemas un cik daudz valsts uzņemas. Un tā ir ļoti filigrāna spēle. Un es domāju, Mārtiņš, kas ir Lazdovskis, varētu pastāstīt, kā tas Ķekavas apveceļš toreiz tādā veidā gāja. Bet es gribētu vienkārši pievērst uzmanību, ka tajā manuālī tas, kas ir kreisajā pusē, ir līguma tie galvenie elementi. Un pa katru šo elementu tad tās vadlīnijas analizē, cik viņš varētu, kuros gadījumos tas risks ir vienā pusē un kurā otrs. Un tad tajā labajā pusē ir tad, kad mēs tos visus riskus esam klasificējuši kā mērenus, augstus vai ļoti augstus, tad principā ir metode, kas pasaka, ka viņš ir ārpus bilancē, ja ir tikai viens augsts risks un neviens, tas ir viens ļoti augsts risks un neviens augsts un neviens mērens. Un tad ir vesela sistēma, kā tas iet. Līdz ar to es gribētu teikt, lai mēs nepārmaksātu, riski ir pareizi jāsabalansē. Un savukārt statistika ļoti izvērta, analizē un ir vesela gradācija, kā tas strādā. Un tagad mazliet domājot, kas notiek tad, ja mums ir nevis viens Ķekavas apveceļš, bet mēs aizejam uz priekšu ar, tā teikt, būvējam, un PPP projekti ir jaunā nākotne. Tad augšā ir klasisks investīcija projekts, kur tās dzeltenās bultiņas parāda, cik viņš izmaksā. Nosacīt 3 gados 100 miljonu, sadalām uz 3 gadiem, tātad tur arī izmaksas. PPP projektā valsts sāk maksāt tad, kad tās aktīvs ir uzbūvēts. Bet maksā veselu garu rindu nākotnē uz priekšu, bet katrā gabaliņā pa mazītiņam. Un no valsts budžeta viedokļa to mazumiņu atrast daudzos gados ir vieglāk nekā atrast, teiksim, pirmajos gados tādu lielu summu. Tā ir arī tā galvenā no budžeta skata punkta, kāpēc mums patīk PPP projekti, bet, protams, ja viņi ir ārpus bilancē, jo uz viņiem attiecas šis sadalījums. Bet tagad paskatīsimies, kas notiek, ja mēs teiksim, bet tā ir jaunā nākotne. Un tagad mēs pirmajos 3 gados būvēsim Ķekavu, pēc tam būvēsim Bausku, pēc tam būvēsim Iecavu, pēc tam vēl kaut ko, un vēl kaut ko, un vēl kaut ko. Tad, ja mēs saliekam viņus, un pieņemsim, ka tas viss iet tā, viens beidzās, nākamais sākas un tā tālāk. Katram šim projektam tātad ir attiecīga līnija, un tas ir īsts PPP projekts ārpus bilancē. Un apakšā tātad ir tas, kādā veidā tad valstī būtu jāmaksā. Pēc kaut kāda laika nākotnē var izrādīties, ka visas mazās bultiņas saskaitot kopā, mums sanāk apmēram tā lielā bultiņa tur augšā. Respektīvi, tas stāsta par to, ka ja PPP projekts kļūst par sistēmu, tad principā tas labums no tā, ka viņš atrodas ārpus bilances, viņš mazinās.
Un kaut kādā tālākā nākotnē viņš pat var palikt pat negatīvs, ja mēs pieņemam, ka mazās bultiņas beigās dod lielāku summu, kas ir iespējama. Un mans pēdējais slaids ir par to, ko tad mēs darām, jo tad viens no politikas virzieniem ir teikt, pašvaldības, te ir nauda, taisiet PPP projektus. Tad kā tas izskatās no budžeta viedokļa? Relatīvi maza mēroga projekti, teiksim, 1 miljons, bērndārs vienu uzbūvē, es nezinu, cik maksā bērndārs, bet pieņemsim 1 miljons. Budžeta deficītu valstī tas būtiski neietekmē. Līdz ar to, vai man ir 1 miljons vienā gadā vai kaut kādi 100 000 30 gados, tas nav no teiksim, fiskālās politikas liela atšķirība. Tāpēc, teiksim, ja tāds ķekavs apvedceļš, jo viņš ir liela mēroga projekts, man ir ļoti būtiski, tad maza mēroga projektam man tas nav īsti būtiski, vai viņš beigās ir bilancē vai ārpus bilances. Un tātad otrs, ko es teicu, liela skaita, un ja mēs iedomājamies, ka mums būs nevis viena pašvaldība, vienu bērndārzu, bet mums būs daudz pašvaldības, un katrs tur kaut ko būvēs, un ja mēs saliekam kopā, tad vēl jau vairāk man tas ieguvums iepriekšējot bildītas dēļ mazinās. Un tad atceramies, šis projekts ir sarežģīts, un tos riskus sabalansēs starp privāto un publisko, tur vajag pieredzi. Un tagad nāks viena pašvaldība bez pieredzes un to darīs. Principā risks, kad viņi jau domā, kad ir ārpus bilants. Pēc tam atnāk statistikas pārvalde un Eirostats, nē, viņš ir bilancē, viņš ir liels. Vai man tas rada lielu risku? Ja tas ir mazs projekts, atgriežamies pie pirmā punkta, man godīgi sakot vienalga, vai viņš ir bilancē vai ārpus bilants. Respektīvi, no šīm 3 lietām secinājums ir, ka izšķiršanās par labu maza mēroga PPP projektu ir jābalsta citos apsvērumos, nevis jautājumā par to, vai viņš atrodas bilancē vai ārpus bilances. Un tas faktiski ir tas, ko teiksim, domājot tādas pašvaldības līmenī, būtu jāņem vērā, bet arī, ja jūs kļūdaties, un viņš beigās izrādās, jūs viņu taisat ārpus bilants un statistika pasaka bilancē, jūs arī pie lielā staba neviens nepakārs, jo tas valstī nerada lielu fiskālo ietekmi. Tā kā tas gan uzdrošina, tas dod iespēju padomāt par kvalitatīvāku, iespējams lētāku, ja mēs ņemam vērā visas nākotnes izmaksas, bet tas nav gluži saistīts ar to reliģiju, ko es diezgan stingri piekoptu liela mēroga projektiem. Tā man liekas arī pēdējā bilde. Paldies. Sakskungs, jums ir 2 jautājumi, ne vai pat vairāk. Es sākšu ar, vai iespējami kādi pašvaldības vai valsts projekti, kuri varētu būt valsts bilancē, ja tas pašvaldībām vai valstī izmaksā lētāk? Tas ir, ja doma ir, vai projekts atrodas pašvaldību bilancē vai valsts bilancē, tad tīri no fiskālās politikas, no ietekmes uz deficītu tam nav nekādas nozīmes. Un es īsti nesaprotu, vai valsts vai pašvaldību bilancē, vai tas būtu atkarīgs no tā, vai viņš ir lētāk. Bet tas, kas man uzreiz nāk prātā, ka tur jau arī nevar tā brīvi meditēt. Jautājums, kam juridiski tas aktīvs piemīt. Ja tas aktīvs pieder pašvaldībai, tad viņš, protams, atrodas pašvaldību bilancē. Ja valstī, tad valsts bilancē. Bet pats par sevi, vai projekts ir vienā vai otrā bilancē, viņš jau to deficītu neietekmē. Vai nebūtu visi valsts pašvaldības investīciju projekti no kādas summas, piemēram, 10 miljoni, jāizvērtē, vai PPP nav izdevīgāks? Principā es meditēju, ka tas, teiksim, te ir 2 lietas. Viena, ko es nepateicu, bet ko sākumā pieteicu par administratīvo slogu. Pašlaik PPP likumā ir rakstīts, ka jebkuru projektu, vienalga, vai viņš ir pa 100 miljoniem vai pa 1 miljonu, tas process ir tikpat sarežģīts. Un šo apsvērumu dēļ, ko es minēju, es īsti neredzu ļoti lielu pievienoto vērtību, ka man ir jāsniedz atzinums par to, kā šāds mazs projekts, vai viņš tiešām tur ir riski tā vai savādāk sadalīt.
Un es domāju, to varētu vienkāršot. Un mēs ar Mārtiņu par to esam runājuši, bet tas prasa likuma grozījumus. Bet principā, tad, kad viņi tika veidot, doma bija pa liela mēroga, kas var teikt, ja tagad mums ir mazliet savādāks skats, un līdz ar to, es domāju, tur ir iespējams to novienkāršot. Un tāpēc tas jautājums par 10 miljoniem iespējams ir tajā rakursā, ko es teicu. Bet pretējā gadījumā, teiksim, izņemot tās sekas, kas ir, ja mēs plānojam ārpus bilancē un beigās viņi parādās bilancē, kas maziem mēroga projektiem nav tik riskanti, citādi tas ir, principā viss ir tas pats, tur nav atšķirības. Vai CFLA uzņemas Eurostat lomu pārliecināties, ka projekts būs ārpus bilancē projektiem zem 60 miljoniem eiro? Jā, es šeit galīgi negribētu tagad, tā teikt, brīvi meditēt 60 miljonu, 10 miljonu vai 1 miljonu, ko es tagad saku, ja? Bet tā ir, jā, kad tas Eurostats mums interesē tad, kad tas būtiski ietekmē deficītu. Ja? Un godīgi sakot, Eurostats, viņš paskatīsies uz Latviju kā uz dīvainu valsti. Ja es ar vienas pašvaldības bērndārzu iešu uz Eurostatu un prasīšu, jo tur taču arī tur resursi iedomājieties. Ir 27 valsts, un ja katrs ar individuālu projektu visu laiku ies un vaicās, tas neiet cauri. Ja? Tā kā principā Latvijai pašai vajadzēs uzņemties atbildību par mazajiem projektiem, tā skaitā arī pašvaldībai, tad taisīt viņu. Bet es saku, pie lielā staba nepakārs, ja reiz, teiksim, viņš pēc tam izrādīsies tomēr bilancē. Liekam šo par atvieglot procedūru mūsu ikgadējā ziņojumā. Paldies, sakām Nils Saks, Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors. Paldies!